Irāna izceļās satraukums pēc tam, kad ārpus Teherānas saņemtas ziņas liecina, ka Masūds Peseste ir nosūtījis atlūguma vēstuli augstākā līdera birojam, apgalvojot, ka viņa valdība ir iztukšota ar revolucionārās gvardes saistīto stingrās līnijas pārstāvju darbību dēļ. Krīze izcēlās laikā, kad Donalds Trumps aizkavēja līgumu starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu parakstīšanu, un šajā pirmdienā, 2028. gada 1. jūnijā, pieprasīja stingrākas izmaiņas tekstā. Vašingtonā Trumps nepieņēma finanšu atvieglojumu piešķiršanu Teherānai bez skaidrām garantijām par kodolprogrammu un par pārvietošanos caur Hormuza šaurumu. Teherānā ievēlētais prezidents ir pakļauts spiedienam no komandieriem un frakcijām, kas nevēlas zaudēt varu, ko gvarde cenšas noslēpt. Kāpēc Trumps izšķirošajā brīdī apturēja vienošanos? Kā Irānas režīms paskaidros prezidentam, kurš apgalvo, ka ticis atstumts? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tieši un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Trumps apturēja vienošanos pēc tikšanās ar savu Nacionālās drošības komandu piekdienu. Dokumenta projekts jau bija izstrādāts abu pušu pārstāvju starpā, taču tas tika atgriezts pārskatīšanai, jo Baltais nams vēlas stingrāku formulējumu attiecībā uz Irānas kodolsaistībām. Galvenā prasība ir vienkārša. Teherāna nedrīkst izmantot pamieru, lai gūtu peļņu, panāktu sankciju mīkstināšanu un saglabātu iespēju turpināt savu kodolprojektu. Šīs izmaiņas skāra Irānas plāna būtību. Revolucionārā gvarde ieguva varu, tieši kontrolējot drošību, robežas, sabiedrotos bruņotos grupējumus, ostas, maršrutus un strateģiskos ekonomikas sektorus. Kad diplomātija apdraud šo varu, komandieri cenšas pavilkt bremzi. Tieši šādā vidē parādījās ziņas, ka Pezeskins esot nosūtījis atlūguma vēstuli. Saskaņā ar informāciju, kas izplatījās starptautiskajā presē, viņš esot sūdzējies, ka svarīgi lēmumi tiek pieņemti bez civilās valdības līdzdalības, tādējādi dodot iespēju stingrākām frakcijām revolucionārajā gvardē. Masūds Pezeskins oficiāli kļuva par Irānas prezidentu 2024. gada 28. jūlijā, pēc tam, kad uzvarēja ārkārtas vēlēšanās, kas tika izsludināts pēc Ebrahima Raisī nāves. Viņš ir kardiologs, bijušais veselības ministrs un politiķis, kurš Irānas sistēmā tiek uzskatīts par mērenu. Kā prezidents viņš cenšas iestāties par plašāku dialogu ar ārvalstīm, zinām sociālo atvērtību un ekonomisko atvesaļošanos, taču viņa vara ir ierobežota, jo svarīgākos lēmumus Irānā pieņem augstākais līderis. Irānas amatpersona noliedz atkāpšanos, taču šis noliegums neizdzēš politisko kaitējumu. Krīze neradās tikai Teherānā, tā pieauga, jo Trumps nospieda uz visjutīgāko punktu – nauda apmaiņā pret solījumu. Baltais nams nevēlas atkārtot kļūdu, atbrīvojot miljardus, un pēc tam atklāja, ka režīms izmantoja šo atelpu, lai pārorganizētu savu militāro mašīnu. Pēdējās dienās amerikāņu spēki notrieca Irānas dronus, kas apdraudēja komerciālu kuģi šajā reģionā. Šāda veida provokācijas pastiprināja Vašingtonas skatījumu. Irāna sēž pie sarunu galda, bet pārbauda robežas jūrā. Revolucionārā gvarde saprot šī posma nozīmi. Atvērt Hormuzu bez šantāžas nozīmē atņemt militārajai pusei spiediena instrumentu. Pieņemt kontroli pār bagātināto urānu nozīmē zaudēt vēl vienu kārti no rokām. Iesaistīšanās kodolsarunās ar stingrāku uzraudzību samazina pelēko zonu, ko režīms gadiem ilgi izmantoja, lai prasītu ārēju atvieglojumu, vienlaikus saglabājot reģionālo draudu. Tāpēc Pezeškins ir nonācis spīlēs. Viņam ir jāparāda Irānas tautai, ka viņš spēj uzlabot ekonomiku. Taču bruņoties sistēmas vīri nevēlas atdot instrumentus, kas nodrošina viņu ietekmi. Trumps šo šķelšanos pamanīja un izmantoja to savā labā. Viņš neaizvēra sarunu durvis, bet arī nepiekrita parakstīt vāju dokumentu tikai tāpēc, lai paziņotu par mieru. Amerikāņu komanda vēlas, lai teksts nepieļautu neskaidras interpretācijas, īpaši attiecībā uz kodolieročiem, urāna krājumiem, jūras ceļiem un iesaldēto naudu. Baltā nama loģika ir iegūt garantijas pirms jebkādas balvas režīmam. Ja Teherāna vēlas atvieglojumus, tai jāpierāda, ka tā vienkārši nepērk laiku. Pezeškins kļuva par šī strupceļa redzamo seju. Viņš kļuva par prezidentu, solot zināmu atvērtību un mēģinājumus mazināt izolāciju. Taču viņš valda sistēmā, kur prezidents nav vienīgais lēmumu pieņēmējs. Reālā vara pieder augstākiem līderim, revolucionārajai gvardei, reliģiskajai struktūrai un drošības dienestiem.
Kad vienošanās ar Amerikas Savienotajām valstīm virzījās uz priekšu, šī struktūra parādīja, ka tā negrasās ļaut civilajam prezidentam vienam pašam pieņemt lēmumu, kas ietekmē valsts kodoli. Iespējamā atkāpšanās liecina par dziļāku krīzi nekā tikai valdības strīds. Irāna ir sašķelta starp nepieciešamību ekonomiski atvieglot situāciju un bailēm izskatīties sakautai Trumpa priekšā. Cilvēki izjūt inflāciju, trūkumu, sankcijas un ārpolitikas izmaksas, kas balstītu uz pastāvīgu konfrontāciju. Militārā elite izjūt cita veida spiedienu. Ja tā piekrīt stingram līgumam, tā zaudē daļu kontroles. Jāatsakās, režīms paliek izolēts un iedzīvotāji tiek pakļauti vēl lielākām ciešanām. Tieši tur Trumpa gājiens kļūst vēl spēcīgāks. Pieprasot izmaiņas pēc tam, kad tika teikts, ka līgums gandrīz gatavs, viņš skaidri parādīja, ka paraksts netiks izmantots kā tukšs trofejs. Amerikas prezidents vēlās dokumentu, kas piesaista Teherānu pārbaudāmiem saistību izpildes solījumiem. Tas noved Irānas revolucionāro gvardi pie neērtas izvēles. Ja viņi bloķēs, viņi pasaules priekšā atzīs, ka dod priekšroku saglabāt iekšējo varu, nevis atvieglot dzīvi pašiem Irānas iedzīvotājiem. Nākamais solis ir atkarīgs no Teherānas atbildes uz pārskatīto tekstu. Ja režīms pieņems izmaiņas, vienošanās var virzīties uz priekšu kā pagaidu pamieris, dodot 60 dienas, lai apspriestu dziļākas detaļas par kodolprogrammu un sankcijām. Ja gvarde kļūs stingrāka, politiskā krīze Irānā visticamāk sāsināsies, jo prezidents jau izskatās vājināts un lēmumu pieņemšanas centrs šķiet pārvietots uz komandieriem un ideoloģiskajiem spārniem. Vašingtona arī vēro, kurš runā Irānas vārdā. Viena lieta ir sarunāties ar diplomātiem, kuri sola atvērtību. Pavisam cita lieta ir atklāt, ka galavārds ir to cilvēku rokās, kuri uzskata piekāpšanos par pazemojumu. Šaubas izskaidro Trumpa piesardzību. Viņš zina, ka jebkura nepilnība tekstā vēlāk var pārvērsties par slazdu. Tāpēc viņš uzstāja uz skaidrākiem noteikumiem, noteiktiem termiņiem un garantijām pirms jebkādas finansiālas atvieglošanas. Ziņas par Pesatskina vēstuli atvēra jautājumu, kur režīms nevar apklusināt ar vienkāršu noliegumu. Kurš patiesībā valda, kad sarunas ietver naudu, urānu un Hormuzu? Atbilde parādās pašā konfliktā. Prezidents mēģina vienoties par ekonomisko izdzīvošanu. Gvardes spēki cenšas saglabāt kontroli. Trumps pieņem galīgo lēmumu un pieprasa, lai režīms izvēlās starp nopietnu vienošanos vai savu iekšējo domstarpību publisku atklāšanu. Sekas ir milzīgas. Tūlītējas sekas ir apturēt vienošanās, vājināt Irānas prezidentūra un revolucionārā gvarde, kas nonākusi spiediena centrā. Režīms vēlējās pārdot spēka tēlu, bet tagad tam jāizskaidro, kāpēc viņu prezidents runā par aiziešanu tieši tad, kad vissvarīgākā vienošanās ar Amerikas Savienotajām valstīm ir nonākusi uz galda. Teherānas nākamā atbilde neizšķirs tikai pamieru. Tā parādīs, vai Irānā joprojām ir civila valdība, kas spējīga vest sarunas. Vai stingrā kursa spāns ir pilnībā pārņēmis vadību. Es esmu Milsons Alves Global internacionālists, un mans mērķis ir katru dienu sniegt tev patiesu un precīzu informāciju. Ziņu saites ir atrodams video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvesa kopienā.